Sākam izgatavot mūsu Volvo izgrieztās bagažnieka daļas fragmentu, jeb remonta paneli. Tā kad viss ir noslīpēts, atzīmēts un izfleksēts ārā pēc aptuvenajiem izmēriem, tad sākam locīt mūsu jauno detaļu. Par cik detaļa ir ļoti tāda kā šaura izmēros un vienkāršas formas, tad viņu var ļoti viegli izgatavot ar mūsu kailu roku palīdzību. Atzīmējam ar mūsu marķieri lieko daļu un fleksējam viņu nost, lai panāktu augstāku detaļas precizitāti. Tad vēl piemēram turpu šurpu atpakaļ un vēl šo te daļu, kur starpā tika ieraudzīta rūsa, attaisam vaļā, to pēc tam nosmilšu strūklosim, kā arī taisīsim šo te lonžerona daļu, tūliņ pat arī viņu griežam ārā, izgriežam viņu ārā, kā redzat, viņa ir, principā metama miskastē. Vienīgais, kur no viņas var paņemt, ir aptuvenie izmēri jaunajai detaļai, kuru mēs izgatavosim. Šādi izskatās lonžerons no iekšpuses, par laimi ļoti dzīvs, vēl viss rūpnīcas gruntē. Izgriezām ārā līdz pilnīgi dzīvam metālam, sākam slīpēt, gatavot metināšanai.